Sveiki! Te Katrīna Runa, un šis ir podkāsts Manas tavas patiesības sarunu daļa. Čau! Sveiki! Kā tev šodien ir ar enerģiju? Vai... Nē, nu zini, īstenībā mēs esam satikušās un jau pavadījušas kādu laiciņu kopā, un es jūtos daudz labāk. Es, nezinu, mūsu šie notikumi, vai tu, vai tas viss, kas notiek, jā, mēs tā kā... tas mani papildina ar šo enerģiju. Jā. Jo vēl vakar, man likās, kāda Sigulda, kāds braucies, es vispār neesmu spējīga piecelties no gultas. Jo, jā, es arī aizmigu dienas vidū un nogulēju pusdienu, un man pilnīgi nebija enerģijas. Bet tev sanāk nepārmest savu tajā brīdī? Jo es bieži sev pārmetu par tiem dienasām, kaut vai pēc ajurvēdas sievietei ļoti veselīgi pagulēt tieši dienas vidū. Mums ir tā stundiņa, divas, kad vajag uzkrāt atpakaļ to. Jo ir pa daudz vīriešu enerģiju, tad viņi tā kā vajag mazliet nomierināt. Jā, es esmu dzirdējusi arī visādas, arī kaut kādi pētījumi, kas šobrīd, zin kā, sāk pētīt arī sievietes organismu beidzot. Un veselību, un tur izrādās, ka mūsu ķermenis atšķiras no vīriešu ķermeņa. Jā, brīnums. Patiešām? Jā, bet es domāju, ka arī enerģijas līmenis noteikti atšķirās. Jā, Man ir kāda jauda vīrietis var iet uz priekšu, un ja sieviete tādā pašā jaudā dodas priekšu. Jā, mums tas beidzas citādāk. Jā. Bet man arī bija šonadēļ vairāki mirkļi, ka mēs esam sarunājuši piekdienu to satikšanos, un vairākas reizes es vienkārši domāju, varbūt jāpārplāno, varbūt nevajag. Jo tas arī ir tāda, tā kā, ir tie vājumi brīži, tā enerģija zemāk, liekas, vai tev ir spēks, nezinu, komunicēt pat ar otru. Un man, īstenībā, tie brīži tādi biedējoši citreiz ir, ka tev negribās iet cilvēkos un runāt ar citiem, jo tā arī ir enerģijas, tā kā, patērēšana, bet piemēram ar tevi, tā kā teicu, man arī sajūta, ka, ja ir tas īstais cilvēks, pēc tam tu esi uzlādēts un pat varbūt tāds miers ienāk, kad kāds tev saprot tajā brīdī vai, iedvesmi iedod. Jā. Ir daži cilvēki, ar kuriem tu uzlādējies, un ir cilvēki, Jā, un jo tu vecāks paliec, jo vairāk jāizvērtē, kur ir tie, ne? Jo tie cilvēki nav daudz. Jā, jo mazāk tādi cilvēki kļūst, pēc kuriem tu... Es arī apbrīnoju tos cilvēkus, vai draudzenes, kurām ir apkārt ļoti daudz draudzenes. Un es domāju, cik kvalitatīvas ir tās attiecības, vai tiešām ar katru to draugu tu vari, veidot to enerģijas apmaiņu, kā tu gribētu. Jo man patīk, kad ir tā enerģijas apmaiņa, nevis, kad viens dominē un otrs tikai. Jā. Nu, vai arī tā... tā saskarsme arī ir tik pavirša, ka jūs tur nemaz netiekat līdz tai enerģijai vispār. Ka tas viss tā kaut kā ļoti virspusē. Man liekas, tas laikam ir tas īstais variants, kas vairākumā ir. Jā, visticamāk, kad viņi nemaz... ir taču tik daudz cilvēku, kas ir aizvērti un viņi nemaz neielaiž. Jā. Nemaz neielaiž iekšā neko. Jā, varbūt arī es domāju, ka tas arī ir par to, ka tiem cilvēkiem es nezinu, bet varētu būt vieglāk, jo viņi tādā virspusē līmenī arī darbojās. Ja tu sāc strādāt ar sevi dziļāk, tad tas, ko es arī novēroju par sevi, kad liekas, ka tu tā kā dubultā grūti ar to enerģiju. Un tiešām atrast tos cilvēkus un veidus, kas tiešām uzlādē, nevis paņem. Jā. Un kā tev liekas, tev ikdienā vairāk trūkst emocionāla vai fiziska enerģija? Man šķiet, viss pamatā ir emocionālā enerģija, un tad jau tas fiziskais ir kā tādas sekas tam, ka trūkst emocionālā enerģija, ka tu emocionāli esi izlādējies. Izlādējies sliktā nozīmē, tā kā baterija izlādēsies tik ļoti, ka beigās arī fiziskais ķermenis kaut kādā brīdī sāk signalizēt, ka tā kā viss tā degviela ir beigusies, baterija ir tukša tad jau arī sākas kaut kādas saslimšanas vai vienkārši trūkst enerģija, ka tev visu laiku nāk miegs vai kādas vēl tās pazīmes var būt. Motivācijas trūkums. Jā. Man bieži tā ir pirmā pazīme emocionālam nogurumam.
ka motivācijas trūkums. Jo, ja ķermenis ir nogurs, nu jā, tad gribās pagulēt vai savu mazliet mierīgākā ritmā iet, un tad liekas, tad ir dubultā jauda. Jā. Bet, ja tā jauda neatgriež un motivācija arī nav, tad, man liekas, tā ir signāls. Jā. Bet, nu jā. Bet kā tādā brīdī arī pakustināt to fizisko ķermeni? Tas man arī ir tā, es ļoti cenšos sajust sevi tajā brīdī un mazliet izaicināt, bet tā mierīgi. Jā. Bet, nu jā, jo vecāk kļūstam, jo grūtāk paliek. Nu jā, patiesībā man tas laikam ir grūtākais tieši iekustināt sevi. Tad, kad ir tas kaut kāds enerģijas kritums, tev gribas vienkārši tikai gulēt un tā kā es nevaru piecelties, es nevaru neko, un tad saņemties un izdarīt to pirmo soli ir, man liekas, viss grūtākais, ka tu tā kā saņemies un labi, tagad es aizbraukšu, es izdarīšu sev labi, vai ne? Es gribu izdarīt sev labi, un es aizbraukšu. Jā, es saprotu to, ka man vajag to izdarīt, tas ir jāizdara, aizbraukšu uz jūru vai iziešu pastaigā, vai kaut vai aiziešu pakaļ, tur, nezinu, kafijai, iziešu kādu aplīti, jebkas. Jā. Un tas, jā, pēc tam jau, kad tu to izdari, vai kad tu sāc kaut ko darīt, tad viss aiziet, tad viss ir kārtībā, tad tā enerģija kaut kā pati parādās. Bet tas pirmais solis ir viss grūtākais. Jā, priekš manis tas laikam ir tas trakākais. Jā, un tev jau arī ir, kad tev vēl pa kādu citu ir jāatbild ikdienā. Un es atklāju, kad man, piemēram, ir lielāks laiks saņemties pašai priekš sevis, ja man vēl fonā ir kāds cits, par ko es atbildu, un tad kaut kā tie, nezinu, ikdienas pienākumi nepalīdz iziet no tā stāvokļa. Viņi vēl, man liekas, vēl tādā dziļākā bedrē tajā brīdī, ka tev vēl tā ikdienas rutīna, kas nav saistīta ar tevi, bet ar bērnu vai ar jebkuru citu cilvēku, kas ir blakus. Jā, un ja netik nopietni, mēs jau aizkadrā sasmējāmies par to, kad ja ir tik līdzīgi viedokļi visu laiku, gribās vienkārši māt ar galvu un teikt jā. Apstiprināt, jā. Jā, man liekas, kad smiekli, izkratīšanās, kaut kāda tāda enerģija ar siltu sajūtu palīdz tajā brīdī. Es šodien biju, piemēram, uz skaņu meditāciju privāti, jo, jā, ja iet grupā, tad arī tādā stāvoklī, es teiktu, varbūt visādi, varbūt arī mazliet bīstam, ka tu ieeji pēc tam vēl lielākā vientulībā ar to stāvokli, ar kur tu atnāc, bet tādēļ es gāju privāti, lai būtu tāda privāta pieejama, vairāk kā terapija, un tur arī es izkratīju caur skaņu ārā to, kas manī bija tur sasēdējies šajā nedēļā. Un es atcerējos, es neesmu mācījusies ajurvēdu, bet mums ir bijušas lekcijas studijā, un ajurvēds ārsts teica, ka ir 3 stāvokļi. Satva ir tas tīrais stāvoklis, uz kuru mēs visi tiecamies, uz to vieglo tādu tāpat nav apskaidrība, bet tāds viegla dzīvošana. Kā man teica viens arī skolotājs, ka tas, uz ko mēs visi tiecamies, ir nevis tā, kad mēs dzīvosim malā un būsim apskaidroti, jo tā realitāte ir cita. Mums jādzīvo šo dzīvi, bet tas ir par to, ka tu no rīta pamosties, atver acis un tev ir no 1 līdz 10 ballēm, ka paprasti kā tu jūties, un tu saki 10. Tā kā uz to tu tiecies, ka tu atverat acis jau ir 10. Tas ir ļoti nereāli, priekš mūsdienu sabiedrības, bet piemēram, Dipaks Čopravai ir cilvēki, kas ir to sasnieguši, un tas ir tik skaisti, un viņi netiec, nav viņiem, ka viņi pamos, es gribu šito, gribu ieslēdz. Nu jā, un tad uz to mēs tiecamies, un tad ir tas kaislības stāvoklis, aizmirsu nosaukumu, bet tam nav tāda nozīme, un tad ir šī ignorance. Tad 3 stāvokļi, tā tīrā enerģija, tas dzīves prieks un pilnīgā laime, tad ir kaislības, un tad ir ignorance. Un tad ignorance, ko nozīmē, ka mēs esam
stāvoklī. Tu pamosties no rīta, un tu nevari vienkārši neko nevēlies, vai ne? Jā. Un tad, lai tiktu tajā tīrajā stāvoklī, tev vajag to kaislību stāvokli. Un tad mums mācīja, ka to var izdarīt ar aktīvu mūziku, ar izkratīšanos, bet var arī ar agresiju. Vai zini, citreiz, piemēram, tu esi tāds tā kā peldi un nesaproti, kas tev notiek, pēkšņi kāds cilvēks to riktīgi sadusmojas uz ielas vai apšrakst tev, vai jā, ir kaut kāda situācija, epizode, un tad tev visi ārā no tavas ignorances, un tev to vajadzēja tajā brīdī. Un tad tā ir tā kaislība. Un tad viņa teica, ka viņa kā daktare ārstēja cilvēku, kurš ignorancē, viņa uz viņu sadusmojas. Bet izveido to. Vai, piemēram, ar tādu mazliet agresiju aizķer. Lai tā kā vispār izvilkt tev ārā no tā. Un tad iemest tu uz tajā ignorances stāvokli, un tev nav, kas tev izvilk ārā, tad tas ir ļoti grūti spēt to pirmo soli. Jā. Un iziet ārā no tā stāvokļa. Jā, un tādā brīdī, vai ne, citreiz mums ir apkārt bērni, un viņi mūs liekas, kādēļ viņi vēl trakāk uzvedās tajā brīdī, kad tev jau ir grūti. Man liekas, tas ir tas, kad viņi ir mūsu tie mazie skolotāji, kas velk ārā no tā stāvokļa, jo viņiem visu laiku kaut ko vajag. Jā, un tev liekas vienkārši man mierā tajā brīdī, vai ļauj pabūt sev, bet īstenībā tas ir sliktākais, ko tu vari izdarīt tajā brīdī, varbūt. Varbūt īstenībā, jā. Vai ne? Jo es redzu arī pēc mājas cilvēkiem, kad ja man partners ir tādā stāvoklī, viņš atnāk mājās pārņems ar darba domām, un atliek bērniem iesaistīties, un viņi izvelk viņu tik ātri ārā no tā, ka vai nu ar kaut kādu uzaicinājumu tur iziet ārā vai pabraukt ar riteni, un tev nav variantu. Un tad tu sāc to darīt, un tad, ir forši. Jā, tieši tā. Dažreiz, protams. Varbūt nevajadzētu. Tajā stāvoklī būt ir, un es ierunājot šīs savas pārdomas par enerģiju un pēdējo pusotru gadu tieši domāju, kā ir citiem, kā tev ir bijis tajā pēdējā pusotrā gadā vai vispār pēdējos gados, vai ir sliktāk šis? Jā, tā tendence ir iet uz leju. Jā, pavisam noteikti, jā. Pirmkārt, noteikti vecums, cik es saprotu, ar gadiem, jebkurā gadījumā paliek mums ar vien švakāk ar visu, vai ne? Tur muskuļu masa mazinās, un mums jāpiepūlās ar vien vairāk, lai uzturētu sevi vienkārši normā, standartiņā. Un tieši tas pats arī ar enerģiju, jā. Es jūtu, to, ka tā ir maz, un to īsti nesanāk tā kā atjaunot tik vienkārši kā, piemēram, paguļot normāli no 9 vakarā līdz tur, 8 rītā. Pat tās, vairāk stundas nekā norma. Bet tu izvilki šodien zīmīt par to, ka tā kā par atrisinājumu tev ir sajūta, ka tu esi kaut cik uz tā ceļa iziet ārā no šī enerģijas trūkuma. Jā, es joprojām naivi vai ne tik naivi jau ticu, ka viss ir iespējams, ka viss būs labi, ka man izdosies, jo ļoti tāls ceļš jau ir iziets. Manā gadījumā es esmu ļoti daudz strādājusi pie tā, lai uzlabotu savu dzīvi, iemācītu sev dzīvot citādāk nekā tas bija man mācīts, ierasts. Un es ticu, ka tas viss nav veltīgi darīts. Tas veido tādu pamatu, ne? Jā, ka šī darba sekas būs arī redzamas drīz, jā. Jā, es tev to novēlu arī.
Un kamēr tu runāji, tad es tikko iedomājos, ka varbūt tā ir tā mūsu paudze īstenībā. Jā. Jo es arī ir tāda grāmata, tas nesāks ar tevi. Un par to mūsu dzimtām, ko mēs nesam sev līdzi. Un es domāju, ka jā, tas smagums velkās un tas, ko tu saki, tā kā likt jaunas pamatus un jaunas metodas, kā sev palīdzēt neizrietot no mūsu vecāku un vecāku darbībām. Jā. Es esmu arī, es esmu arī daudz dzirdējusi tieši par šo pašu, ka mēs tā mileniāļu paudze. Jā, ka mēs arī esam tie, kas beidzot tā kā sāk pāanalizēt, vai ne, to visu mūsu iepriekšējo dzimtas sistēmu, kā tas viss mums notika un kas un kāpēc visus tos pamatus un kaut kādas likumsakarības. Un ka mēs, patiešām esam tā pirmā paudze, kas pieiet gan bērnu audzināšanai citādāk, no kaut kāda cita rakursa. Vienkārši nevis pieņemot to, ka, Oma tā darīja, mamma tā darīja, es ar tā darīšu. Nē, ka mēs tā kā, paga. Varbūt mēs bišķi pāanalizējam, varbūt kaut kas tur nebija līdz galam pareizi. Un tad mēs arī, līdz ar to mēs, principā, radām to jauno kaut kādu pieeju visam. Jā, man liekas, ka tas paņem ļoti daudz no mums. Jā. Un tagad tiešām tā kā tāda atklāsme, cik ļoti mums jātēr enerģija, varbūt arī uz to jaunā veidošanu. Jā. Principā elementārām lietām, kurām būtu random, jau mums būtu jābūt saknēs. Jā, mums jau būtu. Nav, ko mēs arī šodien diskutējām. Jā. Tiešām, mums sanāk tā kā cīkstēties mazliet ar to dzimtas tām īpašībām un iepriekšējiem tur tiem apļiem, kuros viņas ir iekšā, un tad mums, kamēr mēs izlaužamies ārā un vispār atrodam savu kaut kādu jauno virzienu, sākot jau ar bērniem un bērnu audzināšanu, tas ir, jo es kā jaunā mamma ļoti nogurus biju cīnoties, vai argumentējot, kādēļ es daru tā, nevis tā, un tagad jau bērni paaugšies, un tagad ir jāveido sava jaunā ikdiena. Un tagad, man liekas, tas varētu būt tās ir seks tam. Bet, labā ziņa, mēs esam uz šī ceļa. Un, man liekas, mēs esam foršas. Jā. Un cik man arī draudzenes apkārt ir šajā vecumā. Tiešām, man liekas, ka mēs visas ļoti cenšamies strādāt ar sevi, vai ne? Vai arī vīrieši arī cenšas. Jā. Bet sievietēm tie cikli un tā sieviešu līnija un tas viss, un tās lomas, tas ir vēl citādāk, to nevar izskaidrot. Jā. Vīriešu kārtas pārstāvim, cik daudz mēs uz sevi paņemam. Jā. Un šis vecums, cikliskums. Tagad, piemēram, arī kā minēja par to, kad beidzot kāds sāk runāt par mūsu to, kā mēs vispār esam veidotas un kā mēs funkcionējam. Tad, tas arī ir tās atsevišķs vispār stāsts, un arī katrā tajā mūsu mēneša fāzē ir pilnīgi cits enerģijas līmenis. Jā, un tu tur, gribi tur riktīgi jaudu, tad, kad tev vispār vajadzētu atpūsties tajā brīdī. Jā. Kā es lasīju, ir tāda Ķīnas medicīnas grāmata sievietēm, un tur bija metodas, kā sev dziedināt mēnešēžu laikā un arī pēc dzemdībām. Un tad tur vispār bija, kad ir mēs Ķīnā tādā tradicionālā ģimenē, sievietei, tad, kad ir mēnešēžu laiks, tad viņām dod brīvu, un visa ģimene tad paņem uz sevi ikdienas pienākumus. Tā tam būtu jābūt, man liekas, vispār normāli, jebkur. Jā, un tad es domāju, ka, ja mūsu paudzei nav tā pietāta vēl pret to, tad mēs vienkārši ejam pa dzīvi uz priekšu tajās fāzēs un tikai pēc tam redzam sekas. Jā. Es arī, teiksim, savos, droši vien tikai pēc 30 es sāku vispār tā kā aptvert tās likumsakarības, kad,
man taču ir tās mēneša fāzes, vai ne? Jā, tev ir tās mēnešais, ir visi tie mūsu periodi, kur patiešām tā kā, ļoti stipri ietekmē to manu pašsajūtu, manu fizisko formu, visu. Un, teiksim, ja es to sapratu tikai tagad, un tikai tagad es mēģinu to ieviest kaut kādā savā ikdienas rutīnā, vai ne? Saprotot jau to savu ķermeni, tad, teiksim, savai meitai, es jau to ielikšu no pašiem sākumiem. Tagad jau stāstīšu viņai uzreiz, kad rekuru tev būs šādi mēneša laikā. Jā. Tu neesi viens un tas pats cilvēks. Tev ir tur, nezinu, cik tur tie 4 vai ne periodi katru mēnesi. Tev ir visu laiku mainīgs ķermeņa stāvoklis. Un tu vari uz to balstīties, uz to koncentrēties un pēc šiem te jau, uz šīm zināšanām balstoties, veidot to savu ikdienu rutīnu un plānot arī savu to mēnesi, kaut kā, tā kā zinot jau šīs lietas. Un vēl arī par tām ģimenes cilpām, ka, ja tiešām mums ir tas uzdevums izkāpt no viņām ārā, tad, vai ne, tas mērķis jau ir nenodot tālāk, ir tīpaši savai meitai. Jā. Tās pašas cilpas. Jo, tas nav viegls uzdevums būt tajā lomā, bet tas ir tik svētīgi, ja tev vēl ir bērns, kuram tu esi kā piemērs un kuram tu gribi nodot to nezinu, patiesību vai kam pievērst uzmanību, jo mēs jau neviens neesam ideāli, mēs mācāmies, bet tieši šis, piemēram, mans uzdevums ikdienā savām meitām ir vienkārši parādīt, ka es esmu cilvēks, es esmu sieviete. Ko nozīmē būt sievietei? Tā. Un ka tev nav jāizliekās, ka tu esi tur supervaronis pretī. Jā. Un arī sev. Jā. Jo es šodien arī, ejot skaņu meditāciju, sapratu, ka es esmu jau sev uzlikusi tādu masku, kad es esmu super cilvēks atnācis, ka man viss ir super. Un es tagad nāku vienkārši relaksēties ar skaņu, un tad man uzdod jautājumu aptuveni, kāpēc neļauj sev just vienkārši tajā brīdī? Un tad sapratu, man izrādās iekšā ir arī tāda tā kā angliski, man anglicisms iet kopā galvā ar latvisko, bet latviešiem vispār grūti ir ar šiem vārdiem izteikt savas jūtas. Citreiz liekas, ka angliski tik vienkārši pasaka to frāzi un viss skaidrs, bet latviski ir grūtāk. Jā, mēs neesam radīti. Jā, tā ir. Mums nav pat valodā tas ielikts. Jā, es gribēju teikt, ka es esmu, bieži vien aizmirstu būt atklāta pret sevi, pret sevi tajā brīdī. Man liekas, viss ir labi, es esmu saņēmis, es esmu izgājis ārā no tā enerģijas trūkuma. Un tas jau ir daudz, un tagad viss jau ir labi, un eju ar šādu, un šodien ir laba diena. Jā, tu pats sevi ieprogrammē. Un tad man viens svešs cilvēks pajautā, kā es jūtos, un man aiziet asaras, piemēram, un tad saprot, neizdevās ieprogrammēt. Nē, dažreiz jau, tas ir ļoti labi, ka tu tā pacenties izdarīt, vai ne? Kad, es jūtos slikti, kā es varu no tā izkāpt, es sev pamēģināšu pastāstīt, ka, varbūt nav tik slikti, vai ne? Tā kā uzlabot sev to noskaņojumu. Un tā, bet, citreiz tā ir tikai kaut kāda cenšanās uzlikt to masku. Galvenais, lai tā nav maska. Jā, un tā kā melošana sev, tad jau no tā nav nekāds vai arī jēgas. Tam vajadzētu, laikam, iet roku rokā. Tu esi tā kā saņemies, izkāps, bet tajā pašā laikā ļauj sev tu piefiksē, ka tomēr kaut kas tur ir, un mēs to pieņemam, un mēs ar to pastrādāsim. Tas tā kā doktori, piemēram, dod antidepresants, nevis ārstē cēloni. Un man vienmēr bija tā, ka jauna māmiņa, man pirmā meita, man doktori vienkārši, es tev izrakstu, tu izņem to recepti. Un man liekas, bet satnāca, tā kā es gribēju saprast tā kā to cēloni, nevis tagad doktorēt. Tā nav doktorēšana, tev vienkārši novērst to sajūtu. Es negribu novērst to sajūtu, es gribu saprast sevi, vai ne? No kāds rodās. Un tad es nekad neizņēmu tās antidepresants, jo es gribēju saprast. Bet, un tas ir par to arī, tā kā, labi, tu esi tā kā sev tā pamotivējis, bet,
neaizmirst, ka tev jāsaprot, kādai bija tas stāvoklis no rīta. Tāpēc, ka, jo tu ilgāk to ignorēsi vai centīsies no sevis noslēpt, jo trakāks viņš paliks, spēcīgāks, un tad, ies tālāk uz visām citām lietām, kā, piemēram, fizisko ķermeni un... Kā mēs labi zinām. Tieši tā. Jā. Mēs varam norakstīt to mileniāļu. Jā, mēs varam uz mūsu paudzi to norakstīt, tas būtu jauki. Bet, es domāju, ka, tā kā, lai kas tas būtu, mēs uzņemamies atbildību, vai ne, par sevi tajā brīdī. Jā, paldies. Mēs varētu novēlēt, ja kāds klausās, varbūt biežāk saslēgties ar sevi ikdienā un vai nu parunāt ar kādu, kurš vai nu neitrāls cilvēks, kurš var palīdzēt, vai ne? Kaut vai tā ir terapija. Jā. Jo es, piemēram, no terapijas neizvēros, man liekas, tas skaisti, ja tu atrod savu speciālistu un tu vari dalīties. Vai arī, mēģini sākt ar to pirmo solīt galvenais. Īstenībā pirmais solīts izkāpt ārā, saņemties, un tad jau atnāks tās pārējā formula, kas var palīdzēt. Un savi cilvēki apkārt, tā drošā telpa. Jā, un klausīties sevi, nemelot savu. Jā, tā atklātība. Sadzirdēt sevi, Jā, paldies tev. Super, paldies.